Te lidmašīnas lido no paša rīta. Vēl viena no vairāk no rīta lidoja. Tur laikam tieši sanāk lidost. Un tad, bet nu reti te kaut kāds vietējās tās Bukarestas kaut kāds, nu vēl kaut kāds. Tāds te tas dāziņš ir. Apkārt tas iekšpagalms. Tā forši. Es secināju, ja dzīvus dzīvo dzīvoklī, tad gan jau, ka vecās mājās vairs negribētu labāk modernās, maksāt labāk vairāk un tā. Bet nu, visādi jau varbūt, bet nu tā, ja varētu izvēlēties, tad citiem patīk vecās. Jo pats paliek vecāks, jo vairāk nepatīk vecas lietas. Tāds mašīns patīk jaunāks un meitens arī. Laiks šodien ir saulains, bet nu nav diezko silts. Jo tuvāk ziemeļiem jau vēsāk paliek 2 grādi rāda pulksteņi termometrā. Nu, apmēram kaut kur tā varētu būt. Nu, nav, bet tā silts nav. Bet brauksim tur tālāk. Zakopānē rāda kaut kādas 7 kaut kur tādas. Pēc tam aizbrauksim mājās arī tur apmēram ap 10 kaut kas vidēji. Protams, nav jau tagad, nav 28, kā mums jau pierasts, jau džempers jāvelk un tā. Es gaidu tagad nākamo lidmašīnu, tad tā kā viena bija 9:10 un viņi gribēja nofilmēt. Bija 9:10, bet viņi ieradās 9:02 un nākamā 9:15 pēc saraksta. Un pēc tam nākamās kaut 4. Es saku, tad tā jocīgi kaut kā daži šādi ir atbrauc un tad ilga pauze. It kā liela lidosta, bet nav tas saraksts tik blīvs. Kā jā, tā, šodien taisīsim īso pārbraucienu, 5 stundas būs, aptuveni 5 stundas. Nebūs daudz kilometri, jāizbrauc cauri Ungārijai, cauri Slovākijai un pie pašas Polijas robežas Zakopānē. Tad norezervēts numuriņš ar autostāvvietu. Tāds moderns numuriņš bija Jolanta atrada riktīgi foršs, tāds, nu, moderns un tā. Un tā kā mēs vēl domājām ņemt vai neņemt, un viņi atstāja vienkārši datoru un nolikt nost. Un pēc tam nākamā dienā izdomājām, nu, labi, pērkam, un viņi skatās telefonā, un nav vairāk tas. Nu, tik labs bija, un nav vairāk. Un bez mazo jau raudāt sāk, cik forši bija, un nav. Un tā kaut kāda joka pēc kaut ko tur citu dara, paņem datoru, atver vaļā, un tur tieši ir atvērts, nu, tas Google Chrome un Bookingā iesākta rezervācija, tā kā nav vēl apstiprināta. Un tāpēc viņš nerādījās, un tad tur vienkārši nospied akcept un aizgāja viss. Tā kā dabūsim labo numuriņu. Parādīšu noteikti arī. Redzēs, cik tur daudz cilvēku būs tajos termālajos basēnos, varbūt paņemšu līdz kameru, paskatīšos, kaut ko nofilmēt. Kaut gan tādos jau tur to kameru pēc tam staigāt visu laiku stulbi, tāpēc nofilmēju toreiz tajā trakajā pilī, kur bija spā. Tur neviens cilvēks nebija, tur es vienkārši aizgāju pēc tam uz garderobu, paņēmu kameru. Tā tur peldēties, sēdēt baļļā, visu laiku to kameru rokā vai tur vazāties. Nu, pastīšos, redzēs, no situācijas. Tie, cik es saprotu, ir tādi basēni arī, kur tā kā ārā tu var izpeldēt un sēdēt siltā ūdenī, bet ārpusē. Labi, turpināšu te gaidīt. Varbūt kaut ko sagaidīšu no lidmašīnā. 2025. gada 8. martā devāmies ceļojumā uz Grieķiju ar auto. Lai tur nokļūtu, šķērsojām Lietuvu, Poliju, Slovākiju, Ungāriju, Rumāniju un Bulgāriju. Ceļojuma 13. dienā devāmies no Oradea, Rumānijā, līdz Zakopānei, Polijā. Tā nu, ceļojums iet uz beigām vairāk un vairāk. Mantas paliek vairāk un vairāk, visādi pirkumi, bet džugu bagāžnieks vēl turās. Te vēl kaut ko salikt, te vēl kaut kur var kaut ko kompaktāk sakrāvēt. Tā kā viss iet uz priekšu. Viss kā vajadzīgs, nekāda vaina. Tikko izbraucām no mājas un jau Ungārijā jau iekšā tā. Galīgi nepamanīju, tad es sajaukt kaut ko, neaizbraukt pa kādiem autobusiem. Kaut kā te jau laikam nestrādā atkal vairāk tas, nu, tās
robežas vajadzētu būt, ka te slēgts viss ir. Nu, slēgts tā kā darbinieku ziņā, ka vienkārši jāvar braukt cauri. Agrāk bija uz Rumāniju vēl robeža. Vecos laikos? Kad tu biji jauns? Jā. Tagad nesen laikam tikai vēl tā kā izmainījās. Jā, viss ir ciet, viss būdiņas izmiruši. Tāpēc tā kā uz Latvijas un Igaunijas. Es jau gribēju skatīties, cik mums vēl jābrauc līdz Polijas robežai, un tā arī nemaz nepaspēju atvērt internetu. Tā kā viss esam Ungārijā, Orbāna valstībā, kur diktators Orbāns valda. Nu ko? Slovākija gandrīz jau kā mājās. Nu jā. Cik tā te vēl palicis Slovākija tāds krikumiņš un tā jau caur Polijai un viss? Būs mūsu ceļojums, tuvojas noslēgums. Jolanta jau pa ceļam sēž jau telefonā, skatās jau nākamajam ceļojumam kaut kāds apartaments. Mēs izdomājām, ka nākamo vajadzētu aizbraukt. Nu, te sāk apgūties tās valsts, kur mašīnu būtu nav vairs daudz palikušas. Vēl ir Horvātija, nu, no tādām Schengens valstīm. Bet tur atsevišķi negribās braukt. Jāsakārto kaut kādām apdrošināšanām vai banku vai ko, vai mašīnu varētu braukt. Tā varētu aizbraukt līdz kodai, tur nezinu, kas tur bija, Albānijai. Jā, nu Melnkalne, Serbija, tur tas gals. Tos viss izbraukt. Bet tas ir ārpus Eiropas Savienības, laikam viņi sanāk arī. Bet tur ir visāds apdrošināšanas, viss kasko papildus jāpērk, oktas, tur tās zaļās kartas, viss ir papildus. Un... Nu, arī sanāk uz šo galu, te jau mēs tikko bijām, tas vārds sakot jāskatās pēc tam kaut kā. Nu, tad ideja ir braukt ar prāmi uz Lībeku, un tad caur Beļģiju, Holandu, tur neču to ne, Beļģiju, Nīderlandu, uz Franciju, izbraukt Francijas kaut kādu daļiņu. Tad būtu tas Francija tāds milzīgs laukums kartē, kur nevar iezīmēt, tāpēc, ka tur vispār nekā nav būtu, ne lidmašīna, ne mašīna. Un tad domā izmēģināt to prāmu uz Vāciju un pie reizes aizbraukt līdz Francijai. Jo Parīzi mums neinteresē vispār, bet mums interesē tieši tie mazie, nu ne mazie, bet reģioni. Kaut kur pie jūras tādi ciematiņi, kaut kāds Austers iemēģināt vai kaut ko tādu. Normandija un Dižona un Kannas un Nica un vēl viss kaut kas. Paskatīsies to uz vasaras otrpusē, vasaras uz rudens sākumu kaut kur. Nu kā mums sajies, paskatīsies. Jā. Nu varbūt nākamā mēnesis, ja gribēsies, tā redzēs. Jā, ar mums jau nekad neko nevar zināt. Tā kā vitēm. Tā arī izrādījās taisnība mūsu teorijai, ka, ja brauc pa caur tā kā lielākām pilsētām, tad tie ceļi ir labāki, jo, kad mēs braucām uz turieni, tad liekas, ka Slovākijā un Ungārijā tas, ir briesmīgi ceļi, kaut kādi visi bedraini un tādi, bet tagad mēs braucam atpakaļ un tā kā starp lielākām pilsētām un arī Slovākijā tagad uz Zakopānu, tā laikam kaut kāds trakais lielais ceļš uz Poliju iet, Bāns arī forši gluds, glaznains, viss skats un tāds diezgan labs. Tā kā, es pirms tam teicu, ka pirmajās sērijās, ka Slovākijā un Ungārijā vajag slikti ceļi, nē, tā nav diezgan labi. Vissliktākie tas sanāk, kur bija Grieķijā, un tad vēl... Bānis bija Grieķijā, tāds. Grieķijā vispār švaki tā, salīdzinoši. Tas it kā ir Bānis, bet tas asfalts ļoti tāds grūļains. Rumānijā tās jau. Rumānijā lielie ceļi arī, bet, Nē, Bulgārijā Bānis bija okei. Bānis bija okei. Bulgārijā varbūt mēs tik daudz neizbraucām. Nē, Bulgārijā... Tik daudz dažādas neizjūtām. Jā, Bānis bija labāks, jebkurā gadījumā nekā Grieķijā. Tas gan, jā. Jā, Bānis vissliktākais Grieķijā. Rumānijā sliktākais, es nezinu, vismaz mums sanāca gan turp, gan atpakaļ plus mīnus vienu un to pašu ceļu braukt un ar to robežu Serbijas, viņš bija kā bija. Jā, ja netrāpa kaut kā tur pa bāņiem tajā Rumānijā, tīri tikai varbūt visam izbraukt cauri, ja vispār tāds pastāv, es nezinu, neesmu pētījis. Tā jārēķinās, jā, ka tur ir divas joslas katrā virzienā viena un
Vienkārši brauc caur ciematiem, caur tur pa tiem kalniem kaut kā kraties. Gan jau tur ir kaut kāda bāņa, varbūt es saku, ja caur Bukaresti kaut kā brauc, tad varbūt ir, bet tad ir Apls. Nezinu, cik tur laika ziņā var iegūt. Bet tur tad nav tik interesanti atkal caur tiem ciematiem vismaz vienreiz izkratīties vajag, lai saprastu. Jā, tad neredzēs visus tos labumus, to kolorītismu. Tā kā, jā. Pirms brauc, tad apēt izvēlēs sev piemērotāko. Atbraucām te. Pa ceļam apstājāmies, tāds foršs skatu laukumiņš. Lētīci ātri izlīd. Tāds baigies plašums. Un lielie kalni. Slēpošanas trases. Nu, protams, neviens vēl braucām, vēl domāju, varbūt šīs ies uz basēniem un man atnāk paslēpot, bet viss jau ir beidzies. Tāds pa pusē nokus. Tāds trakais plašums, lielie kalni. Tāds diezgan silts varētu pat arī mierīgi pastaigāties. Sauļoties varētu. Jā, sauļoties, pastaigāties. Tāds, nu, tagad 10 vai 11 grādi kaut kādi, bet nav nekas tāds. Nu, nav augstums, foršs džemperī, normāli, pilnīgi. Aiziešu pastīšos pēc ceļzīmes. Kaut kādas saliktas uzlīmītas, vai ir kāds latviešu. Oreku. Nedrīkst driftot. Tāds nav no Latvijas nekāda. Kaut kā motociklisti. Nav nekāda Latvijas drifteru uzlikuši zīmītes. Nu tā. Nu jā, bet skatī forši. Tā te ir ko pavērot. Es atpačēsies. Nīsaņ žūt pa kalniem joprojām iet. Vienāk ģimenes fočēties. Jā, man jāatfočēties. Labi. Nu, iebraucām Polijā. Mūsu mājās bez maz vai jau. No Polijas jau, Polija liekas kā mājās, jo no Polijas var uz mājām aizbraukt jau tā kā neapstājoties, ja vajag. Tā kā skatīsimies, kā šitajā kalnu pusē jau jābūt zālei zaļākai. Tā Polijas skati. Smukie. Labi, tur arī nebija slikti. Nu, tur bija super. Labi, te jābrauc vienkārši kaut kāds gabals tagad atkal ir. Pa kalniem, trakajiem kalniem. Tā nu iebraucām Polijas tajā namiņā. Tāda parāda, kā lai te labāk parāda. Nu, Jolanta jau ņem visas vantas. Te tāda tā kā sēta ir. Nu, Zakopānē šitas ir. Tā kā sēta, kur var iebraukt iekšā. Ir parkings. Tad ir tāda māja izremontēta. Un tad mums ir šī tāda daļiņa ar tādu terasi. Tā mums ir terasa viss. Te gandrīz neviens nesot vēl palicis. Jā. Tikko sveiks. Viss ir pilnīgi jauns, jā, mēs tā kā gandrīz pirmie uz testu tikai. Viņiem vispār 50 eiro depozīts vajadzīgs, bet mēs izskatāmies tik zolīdi. Jā, mēs zolīdi esot, ka mums varot neņemt. Viens esot atbraucis piedzēries kaut kāds, un tāpēc viņi izdomājuši, ka jāprasa depozīts. Tā, te ienāk iekšā. Skapis, var atstāt vantas, novilkt visas lietiņas. Tālāk ienāk iekšā tādā tā kā, kur ir virtuve. Ar dzīvojamo istabu kopā tāda virtuve. Viss, kas vajadzīgs atkal. Veļas mašīna, ledus skapis, viss tur, nu, trauku un tā tālāk. Tad ir tepadās otrā pusē. Ir tā kā tāda dzīvojamā daļa, slēpēm.
Cilvēks slēpjas. Galdiņš, kuru pasēdēt, tad ir dīvāns izvalkams, kur bērni gulēs. Daudz, kur pamieloties. Kaut ko viņi par to televizoru teica, bet es nesapratu. Ka tas tur kaut kas neiet, vai kas tur nezinu. Tā, tad ir labierīcības. Man vajag labierīcības. Viss esot pilnīgi jauns, tā. Kāds viņu ir liklis? Nu, tas viens onkls, kas tur dzēra to alu, kuram viņa depozītu prasīja. Kapitālēn remontē. Jā, kapitālēn remontē, pilnīgi jauns, visu laiku atkārtot. Tikai poliski runāja viņai dēls. Un vāciski kā es. Poliski un vāciski, jā, tas dēls, kas laikam šito visu tagad uztaisījis ir. Tas aizbrauc uz Poznaņu, viņš te nav. Un te viņa atnāca sunīt, atdot, un viņš jā, poliski stāstīja. Visu, bet varēja saprast. Tā, tad ir guļamistaba. Tāda Mr. Vīna krēslu, televizors atkal, glezniņas, kāds kalns skats ar sauli, jā, un gulta. Tāds viss foršs, tāds stilīgs, mīksts, viss ar tādiem spilvaniem. Tāda patīkami koka apdara, nav nekāda lamināta, viss šī daudz tas bīdāmais, viss te klusi bīdās no priedes koka. Tad tālāk, nu jā, un tad te ir tā terasīte no guļamistabas, atverta terasīte un iznāk tā ārā. Teras grils ir, nezinu, varbūt gāze arī ir. Nē, gāzes nav, gāze pašam jāņem. Saules sargs var izlikt, un tā te var pasēdēt, ir tie spilventiņi ir uz kā sēdēt. Tāda vecā māja, reku visa šitām te virvītēm, vecā labā guļbū. Tā kaut kā. Tāds namiņš uz Zakopāniem, un tad tur tālumā kalni, un tur kalni, visur kalni. Kā jau kalni pilsētā. Jā, tagad iekārtos mantiņas, un tad jāizbrauc ir. Kaut ko uzkodīs. Un tad jāizbrauc uz to spā, un tad jau vakarā jāpasēž, varbūt atkal kaut kāds oļu muskatieris, 3 muskatieri. Polijā bija kaut kādi garšīgi aliņi, bet nezinu, kāda būs ar veikaliem. Nav gāzes. Labi. Tā nopeldējāmies. Tagad jāiziet ārā kaut kāds, jānopērk kaut kas garšīgs. Visi nopeldējušies, priecīgi. Bija baigi labi. Es teicu, es tur... 52 eiro 4 cilvēkiem, 2,5 stundas. Jā, tā forši bija. Tagad es teicu, es tur kameru negribēju ņemt, es gribēju relaksēties un tā. Tur var tā kā, basēnā ārpusē un tas skats uz kalniem, tur kaut kur prom tālumā un no turienes labāk tos kalnus redzēt. Jā, ļoti silts ūdens kūp, tāds paceļās dūmi, nenormāli labi. Jā, un tā kā es droši vien iemontēšu kaut kādus atradīšu video, kas ir no viņu tā kā reklāmām. Iedomājieties, ka tiesam. Jā, lai jūs varat tā kā rast priekšstat, kā tur ir, ja kādam gribās var atbraukt. Tā foršā. Tagad jādrot kaut kāds veikaliņš ir iekšā, tur nebija. Internets es nevarēju. Ja jau pat tev, kam nepatīk ūdens, liekas, ka tas bija forši, tad ziniet, ka tas bija ļoti forši. Labi, otrais es droši vien neiet. Nu, gan jau, ka iet. Labi. Nu, te arī tā, no bezalkoholiskiem daudz nav. Ainikens, tad ir kaut kāds tāds ķirsīts. Tad ir šitāds. Es tagad neatceros žvets kaut kādu un tādu, kādu es pagājušais pirku Polijā. Vienu no šitiem jāpaņem būs. Vafels te ir nenormāli daudz, kas ir vafeļu cilvēki. Tik daudz vafels. Visvisādi veidi. Ko nopirkām? Atrad melnas makaronas. Būs melnas spagetī. Melnītāji spagetī.
malīdz atrast te kaut kāds tos nodemonstrēšu tūlīt. Būs vajag labi. Lieldienu. Jau īsterns klāt, lieldienu, olīgas, lieldienas. Kurš jau zaķi ir uzstādījis sētā. Viss pa lieldienām, jā. Man visu laiku liekas, ka es esmu iekšā Lidlā, bet šitas ir bet Rionga. Viņš kaut kāds sākumā bija līdzīgs un vairs tam palika tik nelīdzīgs. Nu, tad, kad es sāku meklēt kaut ko, sapratu, ka tajās vietās, kur tam jābūt, tas nav. Mums prikls tā kā nomērīts katru reizi, ka veikalā, tad, ka es pat cenām vakarā teikšu, sapratīs atkal. Katru dienu veikalā, kad ieiet, vienalga, ko pērk, vienalga kādā veikalā, vienalga kādā valstī, 40 eiro jāmaksā. Nu, vai 40, vai 42, vai 43. 41. Jā, visu laiku 40. Šodien arī, bet ir Rionka. Atkal 40. Tā kā nomērīts. Jā. Uzreiz kontaktīt, jāuzliek navigācija un jābrauc tālāk. Un naviņu tos alus baudīt. Tādu ikvakar 3 muskatieri. Vienu jau jūs pazīstat no viņiem. Tas bija tas garšīgais, tumšais. Jolanda teica, šitas pagaršo, tāpēc nopirka tādu. Tad ir kaut kāds šitāds. Tiskie kaut kāds, nezinu. Man liekas, šitas žatecku. Tādu, man liekas, es pirku. Es jau vairs neatceros, kuras es pirku. Es garšošu vēl vienreiz un vērtēšu vēl vienreiz, ja es esmu kaut ko aizmirs. Tad vienkārši būs vēl viens vērtējums. Gaiziņš nav, kalns tas ir palika. Tātad. Šitas pirmais. Tikai tā sauc. Tiskie. Paskatīsimies, kāds būs. Tiskie. Varēs. Ja tas tiešām būs bezalkoholiskais, tad tu varēsi. Tā ir 0. Kā limonādes, kad bērnu aizsardzības biedrība nedrīkst limonādes dzert bērns. Galīgi parasts. Es otrais viņu nepirku. Lūdzu, nekrati to, kamēr tu gribi filmēt, tad filmē. Jā, tu skaties kadrā, lai ir smuka bilde. Tā, nu, otrais nekraties. Tā, nu, otrais es nepirktu tādu. Kaut visu nav. Tagad, labi, es izdzeršu šito. To Jolantei. Vai es tam vēl dzeršu mēģināšu šito te. Jū! Viņš ir pārāk rūkts. Rūkts viņš ir. Viņš ir, nu, nav salds, viņš ir rūkts. Pārāk rūkts. Kaut gan, kā saka, dzīve ir rūkta. Alus ir salds. Tu saka par alkoholisko. Alus ir rūkts un dzīve ir salds. Tāpēc, kad ja ir alus salds, tad viņš tā kā to rūgtumu dzīves noņem, jā. Nu jā. Kad bezalkoholiskais alus nav salds. Bet ja alkoholiskais jau tieši uzdod dzīves rūgtumu. Tagad daram šito. Vai, ka šeit būs visgaršīgākais? Jā. Kā tur bija tas teiciens, kad neviens jautrs stāsts nav sācies ar iedzersim limonādi. bet neviens šitas te, tā kā tu teici no tiesas laikiem, neviens kaut kāds šitās te, kas sauc, krimināla pārkāpums nav sācies arī ar stāstu, ka mēs iedzērām limonādi vai ūdeni. Tie parasti sākās, ka mēs iedzērām 0,7 vai kaut ko tādu. Katrs. Jā, katrs. Litru. Kādi ir meldie makaroni? Patīk? Garšo citādāk? Jā. Pēc kā? Pēc kaut kā negaršīga. Sēpijas? Ko? Tie ir ar sēpiju makaroni. Tas ir? Dintes zivs. Zivs, kura izšļauts ārā tinti, laikam no tās. Nu vēl pēdējais. Aliņš. Žatecki. Redzēs, kāds būs. Żoną którego króla Francji była Maria Antonina, żyjąca w drugiej połowie XVIII Šis ir citādāks nekā bija tās ūdeņaināks, tāds saldāks pēcgarš. cesarzowej Marii Teresy została ścięta przez Jakobinów. Varbūt pat pēc kādām odziņām vai pēc kaut kā tāda. Un tāds, pirkt var. Tāds. Var ieprovēt. Arī nav nekāds, kas man ļoti traki liktos garšīgs.
Šitas te ir garšīgais. Bet to es nedzeršu tagad. Jā, nezinu, laikam šodienai viss. Rītā bija domāts, varbūt brauks tā kā jau līdz mājām, bet pārāk daudz stundas un negribās tās 11 stundas braukt. Tur kratīties mašīnā tik ilgi, es domāju, mājās tāpat nav ko vēl darīt. Jā, paliksim vēl vienā Polijas vietā, tā kā rītā būs vēl viens dzīvoklīts, ko parādīt, un vēl kaut kāda, apkārtne, vēl kaut kas interesants, kaut ko paskatīties. Un tad jau pēc tam uz mājām. Tā kā turās.